Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Dzīvot zaļi kļuvis par modes lietu. Uz veikalu ejam ar auduma maisiņiem, rakstām uz otrais pārstrādāta papīra. Ja gribam saukt sevi par vislielākajiem dabas draugiem, mums būtu jādzīvo arī koka mājās. Taču cenas dēļ ne visi to var atļauties. Tāpēc guļbūvju ražotāji uzņēmumā Doris Fabrika cer uz skandināvu, eiropiešu un pat Āzijas iedzīvotāju vēlmi dzīvot videi draudzīgā namā, kas taps Latvijā. Rubrika Šeit ir darbs pirmā ielūkojas jaunajā rūpnīcā Ieriķos un piesaka brīvās darba vietas. Pagaidām rūpnīca strādā izmēģinājuma režīmā. Pašu galveno iekārtu, kas izgudrota un ražota tepat Latvijā, vīri vēl tikai montē. Doris Fabrikā ražos guļbūves, taču atšķirībā no mūsu sentēvu receptes, pēc kuras baļķiem gadiem ilgi bija jānosēžas, te mājas top, izmantojot jaunu tehnoloģiju – līmētos frēzbaļķus. Tieši pats materiāls ir arī galvenais izaicinājums lielākajiem konkurentiem koka māju tirgu – somiem. Šobrīd mēs esam par vieniem 30% lētāki nekā somu ražotājs, piedāvājot identiski kvalitatīvu produktu. Mēs esam patentējuši unikālu arī stūra risinājumu, kas padara šo produktu pievilcīgu un energoefektīvu. Rūpnīcā ieguldīti 7 miljoni eiro. Tās jauda viena māja dienā, strādājot vienai maiņai, ir 25 cilvēkiem. Tātad vismaz 300 māju gadā. Ja būs pieprasījums, var saražot arī 2 tik. Te tic un cer, ka krīze ir pārējoša parādība. Protams, šobrīd mēs izjūtam zinām diskomfortu, bet paredzam, ka arī krīzē drīz pienāks gals un redzam, ka Latvijā ir koku rūpniecība, ja visiems ir bijuši spēcīga eksporta nozara. Līdz ar to mēs redzam, ka mēs ar savu produkciju, kas būs koku māju ražošana, spēsim iekarot eksporta tirgus. Strādnieku un iekārtu operatori jau ir atrasti. Tagad fabrika aicina savā komandā celtniecības meistarus un konstruktorus, bet galvenokārt eksporta projektu vadītājus. Piemēram, šo koka māju vedīs uz Franciju. Tajā savu biroju ierīkos latvietis, kurš mēģinās mājas pārdot frančiem. Tāpat eksporta pārstāvji jau atrast Ukrainā, Krievijā, Portugālē un Zviedrijā. Vadība piedāvā darbu tieši tiem, kuri grasās Latviju pamest. Viņi vēlas, lai tirsniecības pārstāvji paši dzīvotu ārvalstīs, tur, kur tiek meklēti pircēji. Ļoti daudz spējīgi cilvēki, gan uzņēmēji, gan vienkārši spējīgi cilvēki brauc prom no Latvijas, un tas mūsu redzējums ir tāds, ka viņi kļūst par Latvijas ražotāju pārstāvjiem savās jaunajās mītnes zemēs. Šādas Latvijā ražotas koka mājas mūsu uzņēmēji ir gatavi pārdot pat Japāņiem un ķīniešiem. Tādēļ arī tur ir gaidīti eksporta vadītāji. Aika Ince, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.